Esam pie pirmā daļiņu pātrinātāja CERN-ā, sinkrociklotrona, kur uzbūvēja 1957. gadā. Viņa darbības princips ir ļoti vienkāršs. Tātad šeit augšā var redzēt, un arī apakšā var redzēt divus elektromagnētus. Lieli, kur šie te elektromagnēti, kur te viņi ir, kur šitie te elektromagnēti, kura rada magnētisko lauku 2 Teslu apmērā, kas ir 2 reiz stiprāks nekā Zemei. Šie te sānos kastes ir vakuma sūkņi, kuri nodrošina vakumu, lai protoni varētu brīvi pārvietoties. Pats protonu avots nāk šeit rekur no apakšas, tiek ievadīts protoni, un pati sadursme un pātrināšana notiek šajā te ROTSTO 2 šajā te uztvērējā. Ja? Tur notiek visa sadursme, savukārt viņus sākumā pātrinot, protoni te riņķveidīgi pārvietojas no vienas puses uz otru pusi un ar elektriskā lauka palīdzību pātrinās. Tas viss ir fiksēts ar lielām metāliskām plāksnēm, magnētiskā lauka novirzīšanai, un visa šī ierīce ir iebūvēta lielā bunkurā. Bunkura betona sienu biezums ir 5 metri, jo šis daļiņu pātrinātājs ir virs zemes, un attiecīgi 5 metru biezais betona slānis ir nepieciešams, lai nelaimes gadījumā radiācija nenokļūtu ārpusē.